Labvakar! Labvakar virtuālajās sarunās Pūtē orķestris un mēs. Šovakar tiekamies jau 36. reizi pirmssvētku gaisotnē. Arī šovakar viss var Pūtē orķestriem. Stāstījumi par marta jubilāriem, koncertu ieraksti, ceļojums uz Somiju. Var sakot, viss par un ap Pūtē mūziku un orķestriem, to aktivitātēm. Bet, protams, ļoti nozīmīga daļa mūsu raidījumā – stāsti par jubilāriem, personībām, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Pūtē orķestra kustības veidošanā un attīstībā. Šī vakara raidījumu iesākām ar fragmentu no pirms nedaudz vairāk nekā nedēļas lielajā ģildē notikušā Pūtē orķestra latviešu mūzikas koncerta Tā elpo mūzika. Skanēja latviešu Pūtē orķestra leģendas, latviešu maršu karaļa Gunāra Orglovska mūzika. Marš Jelgava, kuru atskaņoja šim koncertam speciāli kopā sanākušais Latvijas Pūtē orķestra diriģentu orķestrs, maestro Haralda Bārziņa vadībā. Uzreiz vēlos pateikt lielu paldies visiem koncerta Tā elpo mūzika dalībniekiem, orķestra mūziķiem, orķestra diriģentiem, Pūtē orķestra diriģentu orķestra dalībniekiem, komponistiem, kuri ir rakstījuši un arī turpinās rakstīt mūziku Pūtē orķestriem. Visiem liels paldies! Vēlos tikai pateikt vienu savu pārliecību, ka Pūtē orķestri pēdējos 50 gados ir attīstījušies tik plaši, kā neviens cits mūzikas žanrs. Tāpēc esmu pārliecināts, ka mums diriģentiem, pedagogiem, visiem, kuri darbojas šajā žanrā, ir jābūt ļoti lepniem. Mums ir ar ko lepoties, un šis koncerts to arī pierādīja. Daudz jaunu darbu, orķestra muzicēšanas līmenis Latvijā, diriģentu profesionālā izaugsme, tas viss ir mūsu orķestru kustības, orķestru žanra lepnums pēdējos 20 vai 30 gados. Par pašu koncertu nedaudz vēlāk. Kā jau tradicionāli, sāksim ar jubilāriem. Šodien jubilāru saraksts ir ļoti bagātīgs. Un gatavojot materiālus par 2 marta jubilāriem, pašam bija ļoti pārsteigums, un arī šiem jubilāriem bija ļoti liels pārsteigums, ka runājot ar vienu jubilāru, tika pieminēts otrs. Savukārt runājot ar otru jubilāru, vienmēr tika pieminēts pirmais. Līdz ar to raidījumā būs neliels atkāps no tradicionālās sistēmas stāstīt par jubilāriem datumu secībā. Mēs sāksim ar diriģentu, pedagogu, klarnetistu, bijušo Salacgrīvas mūzikas skolas direktoru Pēteru Melni, kuram 90. dzimšanas dienu atzīmējama pirms pāris dienām, 26. martā. Un te veidojas stāsts arī par otro jubilāru, kuram dzimšanas diena bija pašā mēneša sākumā. Diriģentam, pedagogam, trompetistam Arnim Šmitiņam dzimšanas diena bija 8. martā. Jūs ļoti labi dzirdēsiet arī abu jubilāru vienojošo un saistošo. Tā ir pilsēta Salacgrīva. Tāpēc arī izveidojās šīs izmaiņas, tāpēc sižeti par abiem šiem jubilāriem sekos cieši viens otram. Lai skan mūzika, stāstījumi, ieskatieties video un foto materiālos. Sveiciens visiem orķestra draugiem, sveiciens no manis, Agras, bijušās Melnes, sakarā ar savu tēvu 90. gada jubileju, varbūt nedaudz pastāstīšu par viņu devumu Pūtē orķestra mūzikā, jeb konkrēti Vidzemē, vēl precīzāk, Salacgrīvā. Tad orķestri tēvs dibināja 35 gadu vecumā, kad bija atnācis uz Salacgrīvu. Sāk strādāt šeit par skolotāju, viņam iepatikās ļoti, ieprecējās vietējā piekrastes zvejnieku ģimenē un nodibināja sākumā Salacgrīvā kori, strādāja Salacgrīvas vidusskolā par dziedāšanas skolotāju un strādādams par dziedāšanas skolotāju saprata, ka bērniem var arī vēl bez dziedāšanas stundām arī kaut ko mācīt, pat cik viņa paša instrumenta spēle saistījās ar klarnetes spēli. Tajā laikā mācīdamies Jelgavas mūzikas vidusskolā pie Grūtupa kunga. Pēc tam iesaistot arī šajā
mācību procesā arī savu skolnieku Ģirtu Pāži, kas kļuva par pasniedzēju arī mūzikas akadēmijā. Viņš tādā veidā piesaistīja skolniekus mūzikas dzīvei. 5 gadu vecumā es atceros tikai to, ka nemitīgie mēģinājumi notika tajā laikā nevis Salacgrīvā, bet Kuivišķu klubā. Kā jau ierasts, laikiem apvienojoties, apvienojās arī 2 kolhozi. Tajā laikā Kuivišķu pusē kolhozs saucās Enkurs. Un neviens lokāli patriots nav priecīgs, ka notiek apvienošanās, un tēvs pieņēma lēmumu to, kad jau sāka orķestriem dot vārdus, kad orķestris sauksies bijušā kolhoza tajā laikā vārdā Enkurs. Un var teikt, ka viņš pats ir bijis Enkurs kārtīgs mūzikas dzīvē šeit Salacgrīvā, strādādams par skolotāju, pieprasot, lai 74. gadā nodibina arī Salacgrīvā muzikas skolu, pielikdams visas pūles, lai nebūtu konkrēti mani un arī pārējos abus bērnus jāved uz Līvažu muzikas skolu, kas ir 45 km attālumā no Salacgrīvas. Viņš panāca to, ka šeit muzikas skola tika atvērta, un tad jau pavērās daudz plašākas iespējas arī mūziķu jauno attīstībai. Jāsaka to, ka mūzikas skola bija kā tāds maza dzīvības saliņa un nevarēja kurš katrs spēlēt pieaugušo pūtēju orķestrī, jo iesākumā mēs zinām, ka viņš ļoti pacietīgi mācīja arī pieaugušajiem nošu rakstu. Tika piesaistīti orķestrantu bērni, un tēvs bija skolotājs ar lielo burti, jo mūziķis nevarēja tā vienaldzīgi skatīties, ka bērniem netiek tā mūzikas iespējas dotas, un tāpēc arī bieži vien orķestrantu bērni spēlēja orķestrī. Un Enkurā varēja spēlēt tikai labākie. Un jāsaka, ka tajos laikos bija interesanta situācija. Pagātais zvejnieku kolhozs spēja maksāt arī orķestrantiem algu. Ja bija kolhoznieku bēres, tika samaksāti 5 rubļi, vai vēlāk 7 rubļi. Ja bija kuģa pienākšana krastā un jāsagaida, atkal varēja nopelnīt. Un tā viens otrs labs vidusskolnieks nopelnīja vairāk nekā skolotājs tajā laikā mēnesī. Nu, protams, caur mūsu mājām gāja viss, gan kāzas, gan bēres. Nu, teikšu, ka varbūt tas tā diezgan nežēlīgi, bet viņš mēdz arī sestdienas rītos, ka bija sestdienas pēcpusdienā jāspēlē. Viņš arī sestdienas rītā varēja mierīgi pazvanīt pēc 8, piecelt augšā kādu labu pēc ballītes un mierīgi pateikt, kad jāspēlē. Nu, tēva varbūt arī bija 2 brāļi, kas ir abi jaunāki par mani. Vidējais brālis tātad šīs tēva cerības nepiepildīja, bet jaunākais brālis, Juris Melnis, pabeidz muzikas akadēmiju, 25 gadu orķestra jubilejā vēl ar tēvu kopā vadīdams orķestri, bet dzīves ceļi sagāja varbūt nedaudz savādāk nekā tēvs vēlējās, un Juris aizgāja aizsaulē 95. gadā. Un tad tēvs teica, kurš vadīs orķestri, jo veselība viņam nebija, un, protams, kad 5 gadi bija mans, varbūt tāds atkal lauks orķestra pasaulē, kur es varbūt negribēju, bet veicu un palīdzēju tam tēvam. Sagaidījām arī orķestra 40 gadu jubileju. Jā, un pēc šīs te mūsu jubilejas nosvinēšanas Arnis pārņēma orķestra dzīvi. Un jāsaka, interesanti, gan brālis man mācījās trompeti, gan Arnis trompetists, un varbūt arī kāpēc es neiesaistījos tādā orķestra dzīvē.
jo tēvs uzskatīja, ka man ar manu dzirdi nevajag mācīties instrumentus citās tonalitātēs. Un tāpēc es arī vienīgais, ko viņš atļauj man flautu pamēģināt, ja, tā paspēlēt, kaut gan es arī saksofonu apmācīju, bet lai nebūtu visu laiku jātransponē nemitīgi, tātad šīs te iespējas citus instrumentus varbūt apgūt arī tika liektas. Bet no abi brāļi mani trompetisti. Jāsaka, ka tēvs bija pedagogs ar lielo burtu vai skolotājs ar lielo burtu, jo ja kādam vecākam tika pazvanīts un teica, ka bērnam ir jāturpina muzikālo izglītību, tas tika respektēts. Un, man liekas, tas ir tas ankurs, kas to mūzikas dzīvi šeit arī ne tikai orķestra nosaukumā, bet arī viņš pats šo mūzikas dzīvi veda Saudzgrīvā. Jo viņš bija autoritāte gan skolniekiem, gan arī vecākiem. Un tāpēc arī varbūt tie pamati ir tik stipri, kad orķestris darbojās vēl šodien, un jāsaka, ka man liels prieks, ka mūsu bijušie mūzikas skolas skolnieki, jo tēvs arī bija mūzikas skolā direktors ilgus gadus, ka šie skolnieki, kas ir beiguši gan viņa mācību laikā, gan arī mācoties pie manis, kā Māris Jēkabsons. Tālāk mums ir Jānis Semjonovs, par kuru tēvs teica, ka tas ir viņa uzņēmība ir tāda pati kā Ģirtam Pāžam, kas arī viņa skolnieks. Gan arī vēlāk Lauris Zvejnieks, kas arī pabeidza, kamēr viņš bija mūzikas skolas direktors. Visi šie puiši spēlēja orķestrī. Orķestrī Ankurs, tur viņi iepazinās ar pirmo nošu lasīšanu no lapas spēlētam pieaugušo orķestrī. Ar mēģinājumu pacietību un arī varbūt orķestra sadzīvi, jo, protams, mēs zinām, ka tēvam bija tādas interesantas lietas kā Pēterdienas svinēšanas, ja, kad orķestranti visi sanāca mūsu mājās un tad kāp uz balkoniņu un, protams, viens otrs no orķestrantiem, kas savu vairāk iedzēra, netika lejā no balkoniņa, bet vienmēr bija tāds starp skolniekiem tāds teikums, kamēr tu esi skolnieks, tikmēr tu respektē skolotāju, un viss, kas notiek orķestrī, tas paliek tikai orķestrī. Un šī cieņa, un beigās arī varbūt skolu beidzot, arī šīs tūbrālības svinēšanas skolniekiem ar skolotājiem, jo neslēpšu, kad ļoti daudz skolotāju spēlēja orķestrī, un vienu brīdi arī Ankura varbūt tāds ziedu laiks bija, kad kolhos priekšsēdētājs pats bija beidzis mūzikas vidusskolu, un līdz ar to arī atbalsts orķestrim tika tāds ļoti liels tika dots. Ilgu laiku Limbažu rajonā puti orķestras Ankurs bija vienīgais. Visi zvejnieku svētki, visi tika kulās uz orķestram pleciem. Un es priecājos, ka šobrīd Ankurs ir drošās rokās, kad ir interese, un interese ir atkal cilvēkiem, ar kuriem tēvs ir kopā strādājis, kuriem arī viņu vecāki ir bijuši kā autoritāte, un tāpēc arī tie bērni ir virzīti mūzikas dzīvē. Tā kā šobrīd pēc Arna Šmitiņa orķestri vada Klaus Borozdiņš, orķestri vada Vitālijs Bogdanovičs, kas ir mūsu mūzikas skolas skolnieki. Un jāsaka, tieši arī viņi ir mācījušies, kad mans tēvs bija mūzikas skolas direktors. Pateicoties Pēterim Melnim, es nodarbojos ar mūziku. Tas bija viņš, kas atbrauca 1980. gadu beigās uz Ainažu pamatskolu, ienāca klasē iekšā un apņēmības pilns, teica, puiši un meitenes, mēs taisīsim šeit pūtaļu orķestri, kurš grib spēlēt? Un tad mans skolas biedrs Oskars Grāns teica, nu, viņš spēlēšot klarneti. Un es nezināju, kas tas tāds ir klarneti, bet es teicu, es arī spēlēšu klarneti. Nu, un tā sākās manas mūziķa gaitas, pateicoties Pēterim Melnim, kurš atbrauca. Un Pēters Melnis bija tā muzikālā figūra, ar ko man asociējās vispār. Mūzikas dzīve 1980. un 90. gados Ainažos Salacgrīvā, vai tas bija skolas pūtaļu orķestra koncerts vai muzikas skolas audzēkņu koncerts kādā no kultūras namiem.
vai Pūtēju orķestra Aņkurs koncerts kaut kur arī Latvijā, Pūtēju orķestra festivālos, tikšanās nometnēs, vai tā bija arī kāda haltūriņa, kur es gāju garām ēdnīcā uz mājām un skatos iekšā, dzirdu iekšā skan mūzika, un Pēters Melnis spēlē saksofonu blicītē. Jā, tas viss tā notika. Tas ir Pēters Melnis, tā ir mūzikas dzīve tur tajā Latvijas maliņā. Jā, un vēl ir man vissiltākās atmiņas par Pēteru Melni ir attiecībā uz mūzikas skolu, kurā viņš bija mans klarnetes spēles pedagogs. Viņš bija ļoti prasīgs pedagogs, ļoti gudrs pedagogs. Viņš ļoti bija aizņemts, jo viņš bija arī mūzikas skolas direktors paralēli, bet mūziku viņš turēja vienmēr visaugstākajā vērtē. Viņš bija atbildīgs pret sevi un arī pret citiem. Tāpēc viņš mums vienmēr, kā mēs mūzikas skolas bērni ieraudzījām Pēteru Melni, tā mēs uzreiz sastingām, jo zinājām, ka tas ir Pēters Melnis, viņš ir skolas direktors, viņš ir stingrs, bet viņš vienmēr bija mūsu pusē. Man Pēters Melnis kā skolotājs bija skolotājs ar lielo burtu. Viņš bija man pirmais trompetes skolotājs, kā arī ievadīja visas tajās orķestra darīšanās arī. Un trompeti viņš man mācīja 4 apmēram gadus. Ar orķestra darīšanu bija ilgākā, jo vēl jau bija citi mani skolotāji, kā arī vēl jau pēc mūzikas skolas beigšanas arī spēlēju orķestros. Salcgrīvā tajā laikā, tas ir starp 80. un 90. kad es tur dzīvoju, bija 3 orķestri. Man tā aktīvākā dalība bija vidusskolas orķestrī, bija arī mūzikas skolas orķestrs un vēl bija Pūtēju orķestrs Aņkurs. Tur gan es mazāk dalību ņēmu, bet tomēr ņēmu. Tas, ar ko Pēteris man asociējās un ar ko es viņu galvenokārt arī atceros, bija viņa cilvēciskā attieksme. Un tas, kādā veidā viņš izvēlējās tomēr epitetus, lai panāktu to savu rezultātu. Un tas bija vai no ar vārdiskiem epitetiem, vai arī ar mīmiku un balsi. Vienkārši viņš attēloja to, ko viņš grib vai negrib redzēt, un tad tev viss bija skaidrs. Un bija viss saprotams. Par ko es ļoti viņu abrīnoju, bija tas, kad man liekas, ka no orķestra instrumentiem viņš prata spēlēt visus. Un arī, cik es zinu, viņš arī mācīja daudzus citus instrumentus spēles. Liels paldies no manas puses Pēterim par to. Pats sākums bija tas, kad pie mums klavieris atnāca mājās. Tas mazliet bija saistīts ar vienu nelaimes gadījumu. Mammai brālis aizgāja bojā. Viņš bija mūziķis Viļāna mūzikas skolā, pianists, kordiriģents. Tas klavieris stāvēja pie mums mājās. Jāsāk spēlēt, jāsāk mācīties. Un tad, pāris gadiņus es klavieris mācījos mājās. Nāca klavieru skolotājs, viņš saka, cik ilgi te pliņšķinās, mums vajag Pūtējas mūzikas skolā. Tā viss tā neviļas sākās pamazām.
Iestājos Pauli Jurjāna muzikas skolā 12 gadu vecumā. Pēc Jurjāniem, protams, uz Mediņiem. Pēc Mediņiem norīkoja darbā Salacgrīvā. Un tad viss aizgāja automātiski tā kā vajag. Sākumā, protams, tā pedagoģija bija tāla un sveša lieta pilnīgi. Mēs ar Kalniņu Gintu vēl paralēli restorānā spēlējām Siguldā kādus 4 gadus. Un tur jau bija izvēl interesantāk. Tur bija. Es spēlēju tad bazitāru un Gintu taustiņus un pušmos es skolā tur pasniedzu. Un tad pirmā reize bija, kad es tā kā sajūtu, kad es varu, ka man interesē, kad uztaisīja pirmā pūtēja orķestra sastāvu mazo bērnu Salacgrīvas muzikas skolā un vidusskolā apvienotais. Tas bija 95. gads. Un tad iepatikās tā lieta. Un tad jau tad akadēmijā konkursi katru gadu, labāk audzēkņus konkursiem iet, un tad jau viss bija tādā apritē, viss patika. Un skolā pūtēja orķestrs jau bija nostabilizējies, bet palika jau gados cienījamā vecumā pūtēja orķestra Rēnkura diriģents Pēteris Melnis. Un viņš 99. gadā nolika pilnvaras, un tad man tā kā deva turpināt ar Rēnkuru strādāt. Ar Rēnkuru es nostrādāju līdz 2017. Un tad atkal savukārt Salacgrīvā bija jau izmācījušies Klaus Borozdins un Vitālijs Bogdanovičs. Paralēli strādāju jau Siguldā, un tad beigās es atvadījos no Salacgrīvas, jo puiši bija jau, kas strādā vietā, un man tie 100 kilometri jau tomēr jau bija mazliet tā kā 20 gadus vairāk braukājis bija, gribējās kaut kā tuvāk pie vietas būt un tā. Un tā Siguldā jau 12 gadus tagad. Noteikti par Arni varētu stāstīt un stāstīt. Prieks ir vēl joprojām satikties katru reizi. Arnis Šmitiņš ir bijis mans pirmais trompetes spēles skolotājs. Iedvesmojis gan turpināt attīstīties, gan pilnveidoties arī profesionālā mūzikā. Tāpat arī Arnis ir devis man noteikti pirmos impulsus, kādēļ es esmu arī tagad atkārtots students diriģēšanas katedrā. Noteikti var teikt, ka šie pirmie 6 gadi pie Arņa bija tādi ātri, viegli, daudz smaida, daudz prieka, bet jāteic, ka šīs stundas bija Arbāns. Noteikti atceros Arbānu, jā, pirmā setītes saskaršanās man ar trompetes spēli Arbānu. Eksāmenam gatavojām dubulto piestienu, to es atceros kā smagu cīņu, bet ko es gribētu pieminēt, ka skolotājs Arnis ir kļūst man par vēl joprojām labu draugu turpmāk un izcils pedagogs. Tas, ko es no viņa noteikti varu mācīties, ir izcils prāts, skaidrība, ko vēlās sasniegt, mērķi, un vienmēr Arnis arī teica, ir jāturpina darīt, jāturpina kustēties, un tad viss varētu sanākt. Ko es ar to gribu pateikt, ka skolotājs Arnis vienmēr ir ļoti turējis pulsu uz visiem saviem audzēkņiem, arī uz orķestra kolēģiem, orķestra mūziķiem, vienmēr vācis viņus no visurienes. Jāteic, ir, kas braucis no tālākām vietām, turpat gan no Limbažiem, gan no Saukrastiem, viņš vienmēr ir savācis pa ceļam un vedis. Un šī ir tā, ko es gribētu pateikt. Tā ir tā neatlaidība, mērķtiecība un vispār vēlme muzicēt, būt kopā, sajust kopības sajūtu, un manuprāt, tas ir tas, kas ir vēl joprojām palicis mūsu pūtēju orķestra Jankurā. Šī kopības sajūta, šis darba ētika, arī noteikti jāmin būt darba ētika. Tātad, ja mums ir mēģinājums, mēs mēģinājumus nekavējam, mēs esam uz mēģinājumiem, to visu varēja iemācīties no Arni. Liels prieks, Arni, par visu! Liels paldies tev par šo lielo ieguldījumu manis attīstībā, un noteikti, es domāju, varētu teikt arī ļoti daudz, gan trompetiski, es arī zinu trombonists un
un vēl dažādi mūziķi, kas ir attīstījušies tevis dēļ un izauguši par izciliem mūziķiem gan Latvijā, gan pasaulē, jāsaka. Jā. Liels paldies, Arni, daudz laimes dzimšanas dienā, lai tev veselība, radošs prāts un mūzika ar tevi turpmāk visu atlikušo dzīvi. Vēl 10 gadi bija nostrādāts Salacgrīvā, un es, cik es pats mācēju, cik es pats zināju, cik pats attīstījos, bet man tas likās pa maz. Likās Salacgrīvā, tā kā mazliet sūniņi sāk augt kaut uz pleciem, ka tomēr vajag kaut kādu profesionālu palīgu arī. Gribējās mācīties tālāk un iestājos ar pivā, laimīgi pie Pētera Rudzīša, jo Mediņos tomēr, atklāt sakot, tā diriģēšana tur bija, tā vēl. Es tur īpaši daudz nekādas profesionālas lietas tur maz. Varbūt to nebija tas prāts un nebija varbūt tā interese, bet tieši pie Pētera Rudzīša iemācījos visas labās lietas. Viņš bija ļoti labs diriģēšanas skolotājs, un mēs ar viņu joprojām vēl satiekamies un sazvanamies un kontaktējamies. Mums ir sakars visu laiku, un mēs pārnājam koncertus, kas notiek. Tā kā Pēters Rudzīts man bija tāds tā kā diriģēšanā dzinējspēks bija. Piesaista tieši tas, ka mēģinājuma procesā par to nedomā daudz, tad tur nosvīduši un skaļi runā un tur visu kaut ko dara, bet kad koncerts ir, tad izjūt to saikni, kad nāk no priekšas viss un jūt, kad no aizmuguras nāk un kad viss apvienojas tādā vienā kopīgā tādā 20 centimetru virs zemes, kā es saku, un tad ir tā sajūta, kad tu mazliet lido tā kā, ja viss labi sagatavots, protams. Kad tu neuztraucies, kad viss ir kārtībā. Tad ir tā sajūta, ka tāda, nevar vārdiem pat pateikt, ir tāda ļoti laba sajūta. Ja viss izdodās un tā mūzika izdodās un pilnīgi jūt to auru, visu to kopējo. Tas ļoti patīkami ir. Zinu, ka patīk mūziķiem, zinu, ka patīk klausītājiem, pašam patīk un visiem patīk. Un tad ir tas ir tas gandarījums, kopējais rezultāts. Džēza mūzika, tur ir divas lietas vismaz, ja ne trīs. Viena bija tā, kad es spēlēju tur 6-7 gadus laikam. Un man arī patīk dažādi stila mūzika. Man patīk pūtēja mūzika, bet man patīk arī simfoniskā, patīk roka mūzika, patīk džēs. Man dažādi, ja vienā stilā būtu laik jāstrādā, man būtu garlaicīgi, atklāt sakot.
džezmenis jau, teiksim, tā kā daži labi 3-4 gadus, bet tikai kādas 8-9 gadus, bet es jau sāku. Tas tāds lēns process, kamēr viņā tā iejūties un kamēr sāc saprast tur nianses un visu pārējo, bet es tā mūziku jūtu un man viņa patīk. Un otrs bija arī tas, jā, kad mums 2 vadītāji pēc kārtas aizgāja. 2 gadu apkārt bija tāda sapulce un es čaļiem saku, nu jāturpina, nu nevar taču. Bija tāds kraks, kad pēc Covid uz mata galā turējās. Mēs 2 trompetisti bijām, un tur vēl daži nāca, un likās tulīt visi čuši būs cauri. Es saku, nu jāturpina, kurš būs vadītājs? Daži saka, tu. Es saku, es neesmu tāds džezmenis, neesmu tā kā mums te Latvijā tie pazīstamie puiši, kas jau sen to māku un zina. Nu, mācīsies, labi. Un tad es piekrītu mācīties. Un tā arī pamazām mācos. Pagājušajā gadā pat bijām uz Tartu festivālu, aizbraukuši uz Happy Weekend. Rīgā bijām Zāļu tirgū pagājušajā gadā Jāņos, tad Mālpilī Zemeņu tirgū. Jānis Raslavs, Pēters Goldbergs un Vilnis Boļtmans, tie pēdējie 3 bija. Nerunāšu par to, ka tur agrāk Alans Zaķis bija vai kas, bet no tiem laikiem nots nav palikušas, ir tieši nots no Jāņa Raslava un Pētera Goldberga un Viļņa Boļtmaņa. Vilnis Boļtmans arī aranžēja. Tās aranžīs arī mēs izmantojam tagad. Un mēģinām to repertuāru tādu dažādu. Patīk arī standarts, kas daudziem vairs nepatīk, saka, ko es tur standarts, bet ir no standarts arī daudziem, kam patīk un kas saprot tieši publikā. Pats tik uzrakstu pagaidām kādu partību, paranžēšanu, pagaidām vēl nav sanācis laika. Bet nu gan jau pienāks. Jā, no jaunajiem un arī veciem nepatīk pārāk, kad ir ļoti dosmīgi diriģenti. Kad nāk priekšā, protams, jābūt ir stingram, jā, bet visiem patīk, kad mazliet ir humoriņš. Un tur jau mums ir pirmdieniegs Kalniņš Gins un vēl tur Pēters Vilks un tāda līdzīgi, kad nevar uzreiz tā ar koku jādzīt visu stūrī, bet tā patīk tas tāda pozitīvā radošā gaisotne. Un otrkārt jāzina, ko tu gribi. Jāzina ļoti pašam labi sagatavotam. Jāzina, kurā vietā tu gribi, teiksim, kaut kādu trombonu grupu vai flautas vai klarnetes vai trompetes vai sitamos svarīgākās vietas. Obligāti jāizstāsta, ko tu gribētu. Un tātad pašam jāzina ļoti labi arī tā mūzika un partitūra, jo, ja tu neesi pats sagatavojies, tad pašam arī nav labi sajūta priekšā stāvot. Tas būtu otrs. Un tad vēl ir arī, braucot pie Igauniem, piemēram, mēs redzam, kā viņi strādā. Mēs katru gadu viņiem tiekamies, un vienmēr ir tāda sajūta, kad es skatos viņus, kad es kaut ko tā kā jaunu atkal noķeru. Jo mēs esam pieraduši, kā mēs visu darām, bet viņi atkal kaut ko mazliet savādāk. Pēc tam no Vācijas atbrauc diriģents viens, piemērs uzvārdu, bija ļoti labs diriģents, kā viņš strādāja. Arī tādas tā kā meistarklases, tas viss arī palīdz pašam neaizmigt un tā turēties formā un pilnveidoties. Lai mums visiem skan un lai mēs nenolaižam rokas pie grūtībām un tikai turpinam tādā pašā veidā uz priekšu. Ar darbu prieku, ar pozitīvu attieksmi un ar mērķi.
Visu raidījumu dalībnieku un klausītāju vārdā sūtam sveicienus Arnim Šmitiņam, kurš šokar ir arī pievienojies mūsu raidījumam. Es redzu, dalībnieku sarakstos sūtam sveicienus. Bijušajā jubilejā novēlam radošs jauns panākums un, protams, veselību. Arni, lai tev veicas! Es arī gribu atzīmēt to, ka stāstam par Pēteru Melni skanēja mūzika mūsdienu Pūtē orķestra Enkurs audio ierakstos. Un noslēgumā vēl neliels citāts no Pētera Melņa, bijušā audzēkņa trompetista Jura Kalniņa man rakstītā. Pēteru atceros kā absolūtu Pūtē mūzikas fanātiķi. Paldies viņam par pozitīvo pagriezienu punktu manā dzīvē un par neaizmirstamām atmiņām kopā muzicējot neskaitāmos, gan priecīgos, gan ne tik priecīgos pasākumos. Un tagad diriģente, flautiste, pedagoģe Lelde Bitīte pirms nepilnas nedēļas arī svinēja jubileju. Mums bija ļoti interesanti tikšanās, lai skan viņas un vairāk ar viņu saistītu mūzikas stāstītājs, lai skan dažāda mūzika. Ir vislielākais magnēts, kopš es savos 13 gados nokļuvu Pūtē orķestrī Rīgas 3. muzikas skolā pie Viļņa Borovska. Visticamāk, ka Silka Šauska, man skolotāja, man ir ieteikusi tam orķestrim, tad es domāju, ka jau no pirmā spēlēšanas gada man patika tas, kas tur notiek. Man patika kopskaņa, man patika atsevišķas instrumentu grupas. Man patika spēlēt, man patika ļoti daudz lasīt no lapas. Es tajā visā dzīvoju, peldēju, kaifoju, un tā tas laikam ir joprojām. Jā, tā kā Vilnim Borovskam lielākais paldies par orķestra labo pamatu, ko ir ielicis manā orķestra muzicēšanā. Un tas interesantais jau bija, ka Vilnis arī, kad man bija izlaidams muzikas skolā, viņš teica, noraksim kapsulu muzikas skolas pagalmā. Un es tur būšu ierakstījis, ka tu nožēlos, ka tu aizēji uz muzikas vidusskolu tālāk. Viņš domāja, ka es nožēlošu, ka es savu ceļu gribu saistīt ar mūziku. Bet iznāca ir pilnīgi savādāk. Nenožēloju nevienu brīdi, nevienu soli. Nu jā, un tad diriģēšanas skola, protams, pie Gunāra Līča. Visi tie diriģēšanas pamati man ir caur šo lielisko pedagogu. Mūzikas akadēmijā Pēters Rudzītis tālāk veidoja izpratni jau par lielāka žanra skaņdarbiem. Un tas vēl dzīves skolotājs, protams, Jānis Ābols un Sīrijus. Tas, kā Jānis strādāja ar Sīrijus, to es ļoti daudz uzņēmusi sevi uzsūkusi. Un neapzināti centusies darīt arī tālāk, gan ar Strenču orķestri, gan tagad 6. skolā. Jo tā Jāņa teiktā frāze, puika, tu zini 2 notis, māki nospēlēt 2 notis, nāc uz orķestri. Un faktiski tā es arī dzīvoju. Neklausos, ka liels cilvēks vai mazs cilvēks kaut ko nevarētu nospēlēt pamatīgi, bet ja viņam ir tā vēlme un viņš zina to savu do vai to savu solu nospēlēt, tad es arī labprāt aicinu viņu uz orķestri un es saku, 1 nots skaņdarbā, 1 nots taktī, 1 nots kaut kādā frāzē, šoreiz 1, pēc nedēļas 2 un tā tālāk un tā mēs uzbūvējam to visu skaņdarbu beigās. Saliekam to puzlīti no maziem gabaliem.
pirmkārt uz Strenčiem es aizgāju tikai tāpēc, ka pēc Mediņu mūzikas vidusskolas vajadzēja nosūtījumus. Vajadzēja kaut kur sākt strādāt uzreiz pēc mūzikas vidusskolas Rīgā darbu. Es nemaz nemeklēju, vai es neatrādu, es neatceros, bet Strenču mūzikas skolas direktors atbrauc uz Mediņiem, meklēt flautas skolotāju. Es neko nezināju par Strenčiem, pilnīgi neko, nekad tur nebija bijusi, es pat nezināju, kur viņi ir. Viss aizbraucu, iegāju mūzikas skolā un paliku. Un tad, kā par laimi, Strenčos jau bija pūtēju orķestris, vadīja Guntis Freibergs, aizgāju uz mēģinājumu. Vienreiz aizgāju, otrais aizgāju, trešoreiz aizgāju. Un tad es prasīju tam diriģentam, varbūt, ka šo varētu izdarīt savādāk, bija to skaņu. Kaut kā nejauši, es ar savu orķestru pieredzi mēģināju kaut kā iesaistīties tajā orķestra darbībā. Un tad vienā brīdī viņš pateica, viss, tu vari te palikt, un es atdodu tavās rokās orķestru. Kaut kā tā bija tas sākums. Un, es kā saku, mani veči, jo principā tur spēlēja kārtīgi vīri, kā Ozoli un jaunie puikas, kas mācījās mūzikas skolā. Viņi nāca uz mēģinājumiem. Mēs kopā strādājām. Man nekad nav bijis, ka es gribētu sasniegt kaut kādu mērķi ar savu darbošanos. Es ļāvu plūst visam, kas notiek. Man gribēs to skaņdarbiņu paspēlēt ar viņiem, šo skaņdarbiņu, pamēģināt, ko var, ko nevar. Protams, esmu arī aplauzusies vairākas reizītes, uzlikus to latiņu pa augstu. Bet tā ir dzīves skola. Tā ir skola, un tā ir jāaiziet cauri. Tā mēs tur tos 22 gadus. Jā, Strenču orķestris, 22 gadi. Bet viens brīnišķīgs laiks, jo tiešām cepur nost visiem par attieksmi pret Strenču orķestri. Tur vīri nāca uz mēģinājumiem vakaros un pavadīja tās stundas, un jauniešiem bija savs tusiņš, savs intereses, bet visi kopā darījām. Es jau nevelcu kādā senā fotogrāfijā pierakstīju, ka ar šiem var kalnus gāzt, jo viņi tiešām atsaucās visam tam, ko es tur mēģināju no viņiem izvilkt ārā. Mums bija ļoti laba kompānija, ļoti labi sapratāmies. Lelde bija mana pirmā flautas skolotāja laikā, kad sāku mācīties Strenču mūzikas skolā. Atceros, ka Leldi uzskatīja par savu otro mammu, jo vienmēr jutos uzklausīta, saprasta, atbalstīta un mīlēta. Mana spilgtākā atmiņa ir mūsu kopīgā dalība Mazo mūzikas skolu konkursā par Emīla Dārziņa prēmiju 2008. gadā. Man izdevās piepildīt vienu no Leldes sapņiem, izpildot Emīla Dārziņa melanholisko valsi, ko Lelde bija pielāgojusi flautas spēlei. Šajā konkursā savā grupā izcīnīja pirmo vietu, un melanholisko valsi protu nospēlēt joprojām. Pateicoties Leldei, sāku spēlēt Strenču pūtēju orķestrī, ar ko kopā piedzīvoju savus pirmos lielos dziesmu un deju svētkus. Kad pārvācos studēt uz Rīgu, nejauši satiku Leldi sabiedriskajā transportā, un viņa man piedāvāja spēlēt orķestrī. Pateicoties Leldei, šobrīd jau 12 gadus spēlēju Latvijas Republikas Zemesardzes orķestrī. Vēlos teikt lielu paldies, ka iemācīja man mīlēt mūziku un nepadoties. Vēlu labu veselību, daudz mīlestības un neizsīkstošu dzīves prieku. Jā, noteikti, ja nebūtu Haralda entuziasma visaugstākajā pakāpē, tad nekas nebūtu tik tādos līmeņos, kā ir pašlaik, kas sākam ar maziem bērniņiem, un tad ir atsevišķs tas mazais orķestris, man ir tā kā iesācēja orķestris un mazais orķestris un vidējais orķestris, ka tas jau iet jau tādās farm klubs un beigās jau līderi. Es, kad nācu uz skolu, es zināju, ka ir sestās vidusskolas pūtēju orķestris, bet man nebija īsts nojausmas, kas te notiek
kas te notiek, un ka es atnācu un sapratu, jā, un ir bērni, un viņi nāk un no rītiem spēlē, un acis mirdz jebkurā uzstāšanās reizē, ka viņi vēlas to darīt, un ja arī kāds nav atnācis uz parastiem mēģinājumiem, tev uz koncertu vienmēr ir klāt, ja jūt atbildību, ka man te ir jābūt. Jā, tā, nezinu, fabrika, mašinērija, nu tas ir iegriezts ļoti, ka orķestris ir galvenais šajā skolā. Un par cik orķestris ir arī manas dzīves sastāvdaļa ļoti būtiska, tad es saprotu, ka jā, man te patīk, man te ir jābūt. Strādāt ar maziem bērniem, tas taču ir ļoti skaisti, ka tu redz, ka tu viņus izveido, ka ne no kā beigās tā mācību gadu laikā sanāk koncerts. Uz pašiem pirmiem soļiem jau līdz pirmiem koncertam. Un arī patīk. Un es esmu anketas veidojusi bērniem. Vai tev patīk spēlēt orķestrī, kas tev patīk, vai tev skaņdarbi patīk. Atmosfēra bērniem patīk būt orķestrī. Arī mazajiem bērniem patīk tā atmosfēra, ka viņi ir kopā, ka viņi no katras savas instrumentu spēles prasmes beigās izveido kaut ko lielu un varenu, saspēlējoties kopā. Lelde bija man pirmā flautas skolotāja. Pateicoties viņai, es iemīlēju flautas spēli, un to šobrīd turpinu apgūt profesionālā līmenī. Lelde ir ļoti sirsnīga, atvērta un atbalstoša skolotāja. Pamatskolas laikā viņa bija man mīļākā skolotāja, pie kuras vienmēr varēja vērsties pēc palīdzības. Lelde man ir iemācījusi ne tikai spēlēt flautu, bet arī spēlēt orķestrī, ticēt sev un nepadoties. Lelde, es sirsnīgi sveicu 55. jubilejā un novēlu arī turpmāk talantīgus audzēkņus, labu veselību un neizsīstošu enerģiju. Daudz laimes! Man ar Leldi, kā ar kolēģi, izveidojusies ļoti laba sadarbība, īpaši saistībā ar orķestriem. Vislabākā sadarbība mums bija dziesmu svētku laikā, kad Lelde ļoti palīdzēja ar dažādiem padomiem, organizatoriskajās ziņās, dienas plāna veidošanā, arī uz vietas, mēģinājumu vietās, koncertu vietā. Un pateicoties arī Leldē, mēs veiksmīgi tikām galā ar 70 jauniešiem. Man personīgi tā bija pirmā pieredze kā orķestra vadītāja, tāpēc bija ļoti labi, ka Lelde, kā arī pieredzējis cilvēks, palīdzēja man ar šiem jautājumiem, kur es varbūt kaut ko nezināju. Lelde arī ļoti palīdz darbā ar orķestriem ikdienā, vada flautu grupu darbus un arī koku grupu darbus. Un es zinu, ka ja Lelde ar šiem grupu darbiem būs strādājis, tad ir skaidrs, ka tur viss būs kārtībā. Lelde arī šobrīd lielajā orķestrī, kur es arī vadu, ir vadošās lomas spēlē tieši flautu grupā Leldes audzēknes, un meitenes patiešām brīnišķīgi spēlē, un ja zinu, ka es palūkšu kaut ko nospēlēt, tad meitenes arī to lieliski izdarīs. Lelde nekad neatsaka padomu saistībā ar flautas spēles specifiku vai arī flautas grupām. Lelde ļoti labi strādā arī ar 4. klašu pūtēju orķestri, kas ir ļoti daudziem jauniešiem, 4. klašu skolēniem pirmā pieredze vispār darbībā ar pūtēju orķestri. Un arī Lelde, protams, ir ļoti laba klases audzinātāja, jo cik man bija darīšana ar Leldes audzināmajām klasēm, tur ir ļoti sirsnīgi un jauki jaunieši. Ceru uz turpmāku sadarbību, tikpat veiksmīgu.
Daudz laimes tev, Lelde! Lelde, es redzu arī, ka tu esi pieslēgusies. Es visu raidījumu klausītāju, veidotāju vārdā sūtu tev sveicienus, un lai tev daudz radošu panākumu nākotnē, un, protams, arī lai labu veselību. Pirms pāris dienām Madonā skanēja Pūtēju orķestra mūzika. Madonas Pūtēju orķestrs svinēja savu 65. jubileju. Šodien tikai nedaudz ieskatīsimies un ieklausīsimies spēlētajā, bet vairāk par vienu no labākajiem Latvijas Pūtēju orķestriem jubileju stāstīsim aprīļa raidījumā. Tas bija neliels ieskats Madonas Pūtēju orķestra 65 gadu jubilejas koncertā, un tagad gan vārds Mārai Lemkanei. Labvakar!
17. martā koncertzālē Lielā ģilde norisinājās latviešu pūtēju orķestra mūzikas koncerts Tā elpo mūzika. Koncerta iecere radusies jau pirms vairākiem gadiem kā koncerts dziesmu svētku nedēļas laikā. Koncerts, kas vienmēr pulcinājis labākos Latvijas amatieru pūtēju orķestrus un tradicionāli arī Latvijas pūtēju orķestru diriģentu orķestri. Arī šajā reizē koncertā piedalījās Latvijas pūtēju orķestra diriģentu orķestris diriģentu Haralda Bārzdiņa, Gunta Kumačeva un Jāņa Puriņa vadībā, pūtēju orķestris Fanfāra, Rīgas Tehniskās universitātes studentu pūtēju orķestris Auseklītis un Latvijas universitātes pūtēju orķestris. Turpmāk šādu koncertu iecerēts organizēt katru gadu, dodot iespēju pūtēju orķestru mūzikas interesantiem un profesionāļiem gan klausīties, gan atskaņot Latvijā radītu mūziku pūtēju orķestriem. Sveiciens visiem zaļajā ceturtdienā, sevišķi šī mēneša apaļajiem jubilāriem, Leldei un Ārnim. Paši esiet lieli, dzīvē daudz ko sasnieguši, bet jūs to ziniet, ka vienmēr ir uz ko tiekties, vai ne? Runājot par koncertu Tā elpo mūzika, domāju, ka tā ir ļoti lieliska ideja pulcināt kopā diriģentu saimi. Tas ir, kad kolēģi kopā var satikties, muzicēt, paklausīties, kā to dara kolēģi, kā to dara citi orķestri, un galu galā arī tas, ka tas ir spiests uzturēt sevi kaut nelielā, bet tomēr formā, vai ne? Šī ideja, kas dzima dziesmu svētku laikā, es domāju, ka viņa būtu jāturpina. Varētu pat būt, kad koncerti notiek reģionālajās koncertzālēs. Pieņemsim Cēsis, Rēzekne, Sigulda, Talsi,
Ja? Un arī tad mēs varētu iesaistīt arī tos orķestrus, kas ir riņķī. Ja? Paldies šī pasākumā radošajai grupai. Es domāju, ka tas ir Jānis Puriņš ar komandu. Un, protams, arī liels paldies Andrim Balodim ar savu komandu, kas ir vienmēr kas popularizē un kas iemūžina šos mūsu pūtēju orķestru pasākumus. Labvakar! Man bija tas gods pabūt koncertā 17. martā Lielajā ģildē uz Pūtēju orķestra latviešu mūzikas koncertu Tā elpo mūzika. Būtībā man ir liels prieks, ka tika atskaņoti arī tādi skaņdarbi, kuri labu laiku netika spēlēti, un kur bija aizmirsušies, un kur tika spēlēti pirms pandēmijas. Tātad pēc diriģenta orķestra bija Pūtēju orķestras fanfāra, un es pamanīju programmā Jāņa Ābola 3 latviešu tautas dziesmas. Jāsaka tā, ka mēs pamaz atceramies tos komponistus, diriģentus, kur ir instrumentējuši vai paši sacerējuši jaundarbus tātad mūsu orķestriem. Un viens no tiem tiešām ir Jānis Ābols, jo es zinu pēc mūsu skolas bibliotekas, ka viņam ir daudz vēl citu skaņdarbu, kas ir instrumentēti Pūtēju orķestriem, piemēram, kā karavīru dziesmas. Nu, šeit bija prieks dzirdēt pārējos, un labi, ka mēs atceramies šo komponistu un diriģentu. Ja tiek atskaņots skaņdarbs, tad viņam ir jābūt kaut kādam vēstījumam. Piemēram, otrajā daļā Pūtēju orķestris Auseklīts atskaņoja Aivara Krūmiņa svītu atspulgi un ļoti emocionāli tātad interpretēja Haralds Bārzdiņš 3. daļu Šūpoles. Būtībā tas svīta atspulgi, tas sasauc gandrīz ar to laiku, kas pašreiz notiek pasaulē, un droši vien varbūt Aivars Krūmiņš, kā komponists, ir domājis to lielo laiku sprīdi no 2. pasaules kara līdz šai dienai, grūti pateikt, bet Šūpoles tas bija kaut kas ļoti emocionāls.
Un, protams, pēdējais orķestris, Universitātes pūtēju orķestris, Latvijas Universitātes pūtēju orķestris. Un man ļoti patika pirmais skaņdarbs, Fantāzija pūta vējiņi. Būtībā es nezinu, kas darās ar latviešu mūziku pasaulē, bet es ieteiktu, vai būtu iespējams, varbūt kā jau ir, ka šis skaņdarbs tiktu izdots kaut kur ārzemju izdevniecībās. Nu jā, un tad bija viens jaundarbs, grūti pateikt, vai tas bija jaundarbs, bet moderns skaņdarbs Dāvida Baloža Hibakušā. Grūti komentēt kaut ko par šo skaņdarbu, bet man šķiet, ka profesoriem mūzikas akadēmijā vajadzētu visādi stimulēt un dot tādu grūdienu, lai jaunie komponisti tātad raksta tādu moderno mūziku pūtēju orķestriem. Šeit kaut kas varētu būt uz priekšdienām patiešām ļoti labs. Tā kā prieks par to, kas ir dzirdēts, un gaidām nākošos jaunos skaņdarbus un koncertus. Paldies! Marta sākumā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates. 1. martā Madonas kultūras namā, bet 2. martā Rīgas 6. vidusskolā. Skatēs piedalījās daudzi no tiem orķestriem, kuri nākamgad plāno piedalīties skolēnu dziesmu un deju svētkos, sniedzot īpašu skatēm sagatavotu programmu un saņemot žūrijas vērtējumu. Mēs ieskatīsimies nelielā fragmentā no skatē. Spēlētā tas būs Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestris Viestura Galanieka vadībā.
Paldies, Māra! Šodien jubilejas 65. dzimšanas dienu svin viens no nozīmīgākajiem pūtē mūzikas komponistiem Eiropā – Jakobs de Hāns. Esmu pārliecināts, ka arī daudzi no Latvijas orķestra diriģentiem ir saskārušies ar šī Nīderlandes komponista dēļaradi. Domāju, ka mēs varam domās sūtīt viņam arī savus sveicienus no Latvijas dzimšanas dienā. Un tagad vārds Evijai Dāvei nelielam ceļojumam uz Somiju. Labvakar! No 12. līdz 25. februārim Erasmus Plus projekta ietvaros kopā ar 8 Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas audzēknēm un 2 kolēģiem bijām mācību darba ēnošanā Kuopio konservatorijā Somijā, kuras izglītības sistēma ir pielīdzināma mūzikas vidusskolu līmenim Latvijā. Piedāvāju jums ielūkoties sarunā ar Kuopio konservatorijas diriģēšanas pasniedzēju, diriģentu Rauno Tikkanenu, par diriģēšanas apmācību un darbu ar amatieru mūzikas kolektīviem Somijā. Hello, my name is Rauno Tikkanen and I'm working as a senior lecturer of orchestra and chamber music in Savonia University of Applied Sciences. Sveicināti! Mani sauc Rauno Tikkanens un es esmu pasniedzējis orķestra un kamermūzikas nodaļā Savonijas Universitātē Somijā, kā arī Kuopio konservatorijā. Esmu diriģents, klarnetists un saksofonists. Runājot par manu profesionālo karjeru, 14 gadus esmu strādājis profesionālā simfoniskā orķestrī kā solo klarnetists, taču vēlējos vairāk pievērsties diriģēšanai. Esmu mācījies maestro Jormo Panulas vadībā. Viņš ir nozīmīga personība, tikpat zināms kā Latvijai Andris Nelsons, kurš arī ir mācījies pie Panulas. Mūsu universitātē man ir diriģēšanas klase, kura darbojas katru akadēmisko gadu. Sākam strādāt septembra beigās un strādājam līdz aprīlim. Mums ir 2 stundas katru nedēļu un apmēram 10 studenti katru gadu. Tas nozīmē, ka 9 studenti spēlē un 1 diriģē. Tā mēs veidojam ansambli, ar ko studentam strādāt. Ir ļoti svarīgi, ka topošie diriģenti arī paši spēlē. Manā klasē ir 3 klavieres, pie kurām var spēlēt 6 studenti. Un klāt vēl nāk specialitātes instrumenti, ko studenti paši spēlē. Ar tādu ansambli mēs strādājam katru nedēļu. Diriģēšanas apmācību sāku ar pamatiem, taktsfigūrām un ko nozīmē katra kustība. Tādēļ, ka diriģenta galvenais uzdevums ir palīdzēt orķestrim, nevis traucēt. Svarīgākā lieta, kas nepieciešama mūziķim orķestrī, ir skaidrs vieninieks. Tikai pēc tam seko muzikālās idejas. Primārais mērķis ir žesta skaidrība un saprotamība. Tāda ir diriģēšanas apmācības sistēma pie mums. Ļoti svarīgs palīgs diriģēšanas apguvē ir video materiālu filmēšana un kopīga analizēšana. Protams, nākamais solis ir pārzināt partitūru. Maestro Panulam bija 3 padomi, ko viņš deva saviem studentiem. 1. Zināt partitūru. 2. Zināt partitūru. Un 3. Zināt partitūru. Diriģentam ir jāzina, ko darīt, jābūt iekšā mūzikā, jo tikai tā var izprast, kā skan katrs no instrumentiem, ko nozīmē stīgu instrumentu melodija, kā tubai jāspēlē, ko nozīmē mežragu melodija vai timpānu iestāja. Ir svarīgi izprast instrumentu mijiedarbību, uzskaņošanās īpatnības, taču galvenais uzdevums ir saprast, kā tu, kā diriģents, vari palīdzēt mūziķiem. Saviem studentiem mēģina nodrošināt vismaz 1 vai 2 reizes gadā pie orķestra, lai dotu izpratni par to, kā ir strādāt ar orķestri. Kuopio konservatorijā nav atsevišķi atdalīta pūtēju orķestra diriģēšanas nodaļa. Helsinkos Sibelius akadēmijā, kas ir mūsu vienīgā mūzikas universitāte, tāda ir. Sakari Oramo ir BBC orķestra vadītājs, un viņš ceļo apkārt un strādā ar Berlīnas filharmoniķiem un citiem lielajiem pasaules vadošajiem orķestriem. Viņš Sibelius akadēmijā ir diriģēšanas klases profesors, atbild par simfoniskā orķestra diriģēšanu. Pūtēju orķestra diriģēšanas nodaļu vada Petrī Komolainens. Tamperē diriģēšanas nodarbības vada Dima Ruiz Santos un Kuopio strādāju es. Tomēr, ja ir mērķis iegūt diplomu kā pūtēju orķestra diriģentam, ir jādodas mācīties uz Sibelius akadēmiju Helsinkos.
Ir daudz diriģēšanas kursu, kas notiek visā valstī. Maestro Panula joprojām strādā. Viņam šobrīd ir 93 gadi. Pirms 25 gadiem, kad viņa diriģēšanas klasē mācījos arī es, bijām vairāki, kam jau bija pieredze spēlēt orķestrī, kamermūzikā vai kā solistiem, taču gribējām vairāk pievērsties diriģēšanai. Mēs devāmies uz viņa diriģēšanas kursiem arī ārpus Somijas. Arī Andris Nelsons bija te. Šobrīd viens no nozīmīgākajiem diriģentiem ir Klauss Makela, kurš arī ir Jormas Panulas students. Viņa vecstāvs strādāja Kuopio konservatorijā un ar viņa māti kopā spēlēja jauniešu orķestrī pirms 100 gadiem. Somijas diriģēšanas tradīcijas ir gana senas un apjomīgas. Mums ir Esa-Pekka Salonens, Jukka-Pekka Sarast, Sakari Oramo un citi diriģenti, kas strādā ar pasaulē zināmiem orķestriem. Kuopio ir diezgan unikāla vieta Somijā saistībā ar mūzikas apgūšanas iespējām. Pirmā skola, kas sāka papildus pamatskolas mācību priekšmetiem padziļinātāk mācīt mūziku, ir Hāpaniemī skola. Piesakoties mūzikas nodarbībām, no 3. klases bērni mācās spēlēt kādu pūšamu instrumentu. 3. līdz 6. klasē ir savspūtēju orķestris, kuru sauc par trešdienu orķestri, un arī pirmdienu orķestris, kurš ir vislielākais un ar augstāko līmeni. Tas viss vienā parastā pamatskolā. Instrumentu spēles nodarbības notiek mācību procesa laikā, nevis pēc stundām. Kuopio ir 3 šāda veida skolas, tādēļ pūtēju šeit netrūkst, un man par to prieks. Hāpaniemī skola ar šo mūzikas apmācību nodarbojas jau vismaz 30 gadus. Viņu orķestris ir ieguvis godalgotas vietas pūtēju orķestru konkursos, kuros esmu bijis žūrijā. Katru gadu Somijā tiek organizētas pūtēju dienas. Šogad tās notika Hāmelinā, taču nākamgad tās notiks Kuopio. Tās ir 3 dienas, kurās satiekas daudz dažādu orķestru un sniedz koncertus. Ir koncerti ar jaunu, svaigu repertuāru, orķestru nomaiņa notiek ik pēc 45 minūtēm. Aicinu ikvienu apmeklēt šo brīnišķīgo notikumu, kas ik gadu notiek marta vidū. Somijas orķestriem ir arī asociācija, par kuru daudz nevar izstāstīt, taču ļoti zināms komponists, kas aktīvi darbojas šajā asociācijā, ir Jukka Vītasaari. Mums ir ļoti spēcīgi, augsta līmeņa militārie orķestri. Mūziķu mums šeit ir daudz, taču viena mana studenta, diriģente un klarnetiste, kas pašlaik dzīvo un strādā ar pūtēju orķestriem Norvēģijā, stāstīja, ka Norvēģijā par spīti tam, ka tur ir apmēram par 1 miljonu mazāk iedzīvotāju nekā Somijā, viņiem ir apmēram 2400 pūtēju orķestri un darba šajā jomā netrūkst. Diriģentiem izteikti daudz nākas strādāt ar ķermeņa augšdaļu, un līdz ar to šis aktīvais darbs nodrošina to, ka ķermeņa augšdaļai ir raksturīgi būt veselākai. Kustība nodrošina asins cirkulāciju, varbūt tas ir diriģentu daudzo aktīvo darbības gadu un ilgdzīvošanas noslēpums. No citas puses skatoties, tas apgrūtina iespējas jaunajiem diriģentiem veidot savu karjeru ar esošiem kolektīviem. Un man ir zināmi gana daudz jaunu diriģentu, kas vienkārši veido savu orķestri, izveido vai atrod orķestri un tā kāpj pa karjeras kāpnēm. Pats ar pūtēju orķestriem es aktīvāk sāku strādāt pirms apmēram 7 gadiem. Pirms tam vadīju big bandus, esmu džeza mūziķis.
biju arī simfoniskā orķestra diriģents, esam iestudējuši laikmetīgo mūziku ar dažādiem sastāviem. Pašlaik strādāju Kalakuku pūtēju orķestrī un esmu viņu diriģents jau 5 gadus. Tas ir kolektīvs ar aptuveni 35 dalībniekiem. Iesākumā viņu bija mazāk, bet laika gaitā skaits ir pieaudzis. Visi dalībnieki ir ļoti motivēti spēlēt pūtēju orķestrī. Mūsu starpā ir daudz ārstu, skolotāju, universitātes profesoru. Ar viņiem es vienmēr saskaņoju savu vēlmi celt kolektīvu māksliniecisko līmeni. Dažreiz mums iet grūti un smagi, bet mēs mērķtiecīgi ejam uz izaugsmi ar grūtākiem, spējas izaicinošākiem skaņdarbiem. Diriģentu šeit izvēlas un uzaicina pats orķestris. Tad parasti tiek izrunāti kolektīvu mērķi, salīdzināti diriģentu un orķestra skatījumi uz nākotnes darbību. Pirmie 2 gadi ir izaicinošākie, jo iesākums mēdz būt ļoti grūts. Dalībniekiem šis ir hobijs, kam ir nepieciešams prasmes. Diriģentam ir jāizprot, cik daudz no orķestra mūziķiem var prasīt, jo tas ir viņa brīvais laiks, kurā kopīgi nāk spēlēt, un tā rezultātā viņi vēlas sniegt skaistus un kvalitatīvus koncertus. Diriģents nedrīkst baidīties mudināt celt savu amatieru kolektīvu līmeni. Mēs sniedzam koncertus 3 līdz 4 reizes gadā. Tuvākajā koncertā esam ieplānojuši skaņdarbu ar trombonu solo, ko spēlēs mūziķis no Kopējo simfoniskā orķestra. Spēlējam arī Šostakoviču mūziku un somu komponistu mūziku. Mana vīzija izvēloties koncertu programmas ir tāda. Katrā no koncertiem ir jābūt 1 vai 2 skaņdarbiem, kas liek mūziķiem pasvīst, taču nedrīkst aizmirst par tādiem, kas ir viegli spēlējami un sagādā pozitīvas emocijas uz skatuves. Diriģentam algu Somijā maksā asociācija, kurā savu naudu katru mēnesi iemaksā arī mūziķi. Pilsēta vai valsts diriģentiem algu nemaksā. Ir arī organizācija, kas pieļauj iespēju katru mēnesi pieteikties finansējumam, ja dari kādu šāda veida sabiedrisko darbu, kā piemēram strādā ar amatieru kolektīvu. Kopumā es savā darbā jūtos ļoti labi un priecājos redzot kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu sniegumu. Daudz cilvēku baidās pievienoties amatieru orķestriem, un es iedrošinu nākt un pamēģināt, jo tikai darot var attīstīt prasmes. Skolas orķestris savukārt ir laba vieta, kur parādīt labāko, ko proti un par ko esi pārliecināts, un pēc tam ārpus skolas seko izaugsme. Es nekad nevienam nesaku, tu nevari mums pievienoties, jo neesi tādā līmenī kā mēs. Es aicinu ikvienu pamēģināt sevi izaicināt un saprast. Mūziķis, kurš nav vienā līmenī ar citiem, to spēj sajust diezgan ātri, un tad viņi izlemj, vai turpināt sevi izaicināt un celt savu prasmju līmeni, vai tomēr pārtraukt. Mums šeit ir daudz cilvēku, kas prot spēlēt instrumentus, bet pēc skolas absolvēšanas to vairs nedara. Bieži uzrunāju un aicinu pievienoties, taču tikpat bieži sadzirdu, ka cilvēks ir ļoti aizņemts. Piedāvāju arī būt klāt brīvajos brīžos, kad laiks ļauj. Es strādāju ar mūziku, nevis ar organizēšanas darbiem. Es arī saprotu, ka tas ir hobijs un man ir dilemma starp to, cik daudz es varu pieprasīt.
Kad nāk koncerti, es nosaku, cik mēģinājums pirms koncerta ir jābūt visam pilnajam sastāvam. Ikdienas darbā un mēģinājuma procesā katrs no viņiem strādā, un katram no viņiem ir sava ikdienas dzīve. Es to saprotu. Paldies, Evīna! Šobrīd var teikt, ka 36. virtuālās sarunas Pūtēju orķestris un mēs tuvojas noslēgumam. Liels paldies visiem, kuri pievienojas klātienā. Liels paldies par dažādiem foto, audio, video materiāliem, kurus varējām izmantot šī raidījuma veidošanai. Liels paldies raidījuma veidotājiem Mārijai Lemkanai, Evijai Dāvei, Leldei Artai un Anastasijai Gailītei, Edgaram Samarodovam, Sandim Krūmiņam un Jānim Trūpam, kā arī mūsu tehniskajiem palīgiem Jānim Kaģim un Pēterim Frīdvaldam, kā arī māciniecei Kristīnai Bondarei. Kā vienmēr aicinām jūs sūtīt mums dažādu informāciju par dažādiem ar Pūtēju mūziku saistītiem notikumiem, jubilāriem, interesantām personībām, sūtiet mums šo informāciju. Sūtiet mums arī koncertu ierakstus, kurus varam izmantot šajās virtuālajās sarunās. Raidījuma ieraksts būs Mūzikas akadēmijas YouTube kanālā pēc kādām pāris nedēļām. Un noslēgumā, lai skan vēl viens fragments no Gunāra Ordalovska marša Jelgava, Latvijas Pūtēju orķestra diriģenta orķestra un maestro Haralda Bārdiņa atskaņojumā. Visiem priecīgs Lieldienas, daudz krāsainu olu, saulainu dienu un daudz skaistas mūzikas. Tiekamies aprīļa pēdējā ceturtdienā, tas ir 2024. gada 25. aprīlī, 20:20. 37. virtuālajās sarunās Pūtēju orķestris un mēs.